Labdien visai mūsu auditorijai, kas mūs klausās. Ar jums esam mēs, Inīte Šveida un Agnese Ose. Un šī te online tikšanās, online webinārs vai seminārs, kā tagad teikt, ir radies tāpēc, ka mēs maz drusciņi gribam pastāstīt sīkāk par to, kas notiks mūsu dzīvajā tikšanās reizē, seminārā Liepājā, kas saucās Notici sev. Un šeit mūsu auditorijā šobrīd ir tie dalībnieki, kas ir izrādījuši interesi pie mums atbraukt un piedalīties. Un tad, lai mēs drusciņi iepazīstinātu jūs ar mums abām divām, tad mēs neilgā laikā, kaut kur nepilnas stundas laikā, jums pastāstīsim, par ko tad mēs īsti runāsim un kas jums būs iespējams, ko jums būs iespējams uzzināt. Un tagad es aicināšu kā pirmo mūsu sarunai kolēģīt Agnese Ose. Es nododu savu mikrofoniņu jums un vietu. Oi. Nē, man krīt apkārt. Labdien, man mīļie! Labdien, man mīļie! Es vispirms gribu iepazīstināt ar sevi. Es esmu strādājusi un strādāju ar cilvēkiem, ar cilvēku psiholoģiju, jo man pamata profesija ir aktrise un režisore. Es esmu apguvusi arī koča profesiju. Un līdz ar to mans mērķis pašai ir palīdzēt citiem veikt to uzdevumu, kāpēc viņi ir dzimuši, un tā mēs visi kopā padarīsim pasauli maz drusciņu labāku. Tagad es jums gribu pastāstīt par sapņiem. Jūs esat tālu tikuši ar saviem sapņiem, jūs esat realizējuši tos. Kas ir realizējis, tiem es noņemu cepuru un saku paldies, ejam tālāk, jo sapņu un mērķu piepildīšana ir nemitīgs ceļš un darbs ar sevi un uzticēšanās sev. Uzticēšanās sev, tāpēc, ka mūsu sapņi kādreiz iesprūst ikdienas dzīvē. Mēs esam kaut ko gribējuši, bet ikdienas steiga, sīkie darbi, un mēs aizmirstam. Un mēs nepaceļam galvu, un mēs skrienam, un mēs paši pēc tam kaut kā sev vainojam. Nu tā ir, tā ar mani paši tā ir bijis, tāpēc es varu teikt. Un tad, kad ir kādi cilvēki, ar kuriem kopā iet šo ceļu, kas tāpat iet savu ceļu, bet mēs esam kopā, mēs esam draugu pulks, nu tad ir pavisam citādāk. Tad tevī rodās tāda enerģija, jo nevienmēr mūsu ģimenēs, mūsu apkārtējā vidē ir tie, kas mūs atbalsta. Un ir jau tā, ka es savu sapni pastāstu kādam citam, un viņš neatbalsta, un es pametu savu sapni. Es iestīkstu atkal savās ikdienas sīkajās lietās, un pēc tam vainoju sevi. Ir tā, ka man savu sapņu realizēšanai it kā pietrūkst naudu, it kā žēl naudas priekš savas garīgās izglītības. Un atkal es dzīvoju to pelēko dzīvi, un atkal beigās es neesmu apmierināts ar sevi. Varbūt, ka jums tā arī bijis. Un tāpēc mēs aicinām uz semināru, uz tādu dzīvo sarunu. Seminārā, kas saucās Notici sev.
notici sev, jo bieži mēs noticam citiem, tikai ne sev. Noticam to, ka mēs nevaram, noticam savam slinkumam, nu redzi, citi arī necenšas, kāpēc man jācenšas. Bet, ja nav sapnis, ja nav mērķa, tad tavai dzīvē nav garšas. Tavai dzīvē nav stimula, kā dzīvot. Un tāpēc es uzdošu jau tagad uzdevumu, kas jādara pirms tam, kā mēs tiksimies. Pirmais uzdevums būtu uzzīmēt savai dzīvei, savam sapnim, tādu, kā gleznotājs sauc kontūru līnijas savas dzīves sapnim, savam mērķim, kas manī ir bijis iekšā un kas manī ir palikts zem spilvena, izņemsim to laukā. Un tad sāksim. Sāksim ar to, ka paskatīsimies, uzrakstīsim, ko es esmu labu padarījis, kas man ir apmierinājis gadu iepriekš. Nu, 1 gadu laikā, iepriekšējā gadā. Uzrakstīsim to. Vai tā ir bijusi kaut vai sīka lieta, vai es esmu vairāk telefons sazinājies ar saviem vecākiem, vai salīdzis ar savu draugu, vai atradis savu draugu. Tās viss ir vērtības, ko es esmu izdarījis. Un tās ir tās, kas arī mani stiprina. Bet bieži vien mēs ejam tālāk savas uzvaras, mazās vai lielās, mēs nesvinam, mēs tikai skrienam. Bet ja mēs nepasakam paši sev paldies, no kurienes tad mums var rasties enerģija. Vēl pie tam, ja mums nav draugu kopa, ar kuriem regulāri tiekamies, ar kuriem pārunājam un kuri ir ļoti svarīgi mūsu dzīvē. Tātad 1 gadu iepriekš, tad 2 gadus iepriekš, un tad mēs redzēsim, ka mēs varam. Tad mēs sāksim noticēt sev, ka mēs taču esam jau to darījuši. Un ja paņemam 5 gadus iepriekš vai 6, tad mēs zinām, mums ir dzimuši kādam bērni. Tā ir liela vērtība. Mēs esam pabeiguši skolu, mēs esam darījuši to un to un to, lai mēs, pieceļoties no rīta, varētu teikt un priecāties. Šodien ir pienākusi, un tā man stimulē iet tālāk. Un tagad šo kontūru, ko mēs esam uzzīmējuši, kā es gribu dzīvot tālāk. Tātad otrs ir, kā es gribu dzīvot turpmāk. Es uzzīmēju un pasaku sev, es gribu piecelties no rīta tā, ka man jebkura tumsa, jebkura mākoņainā lietainā diena ir balva. Jo nav jau slikti laiki, ir tikai man attieksme pret to laiku. Otrs, es gribētu smieties tā kā bērnībā. Es gribu smieties tik brīvi un atbrīvot kā bērnībā. To mēs arī dzīves gaitā, ejot savu ikdienas, uzaļot sev savus ikdienas sīkās problēmas, aizmirstam. Bet tas mums ir ļoti svarīgi. Nākošais, mums būtu jāzīmē, jāizkrāso šīs savas dzīves gleznas kontūras. Kas man jādara, lai es pieceltos un būtu laimīga? Kas man jādara? Kādi soļi man šodien jāspēr? Un tos pierakstiet. Katram jau tie ir savi. Un kaut vienu mazu solīti. Un jūs redzēsiet, ka pēc tam jūs varēsiet pats sev vakarā pateikt paldies. Un neaizmirstiet jebkad šajā sarakstā ielikt pateicības zīmi.
paldies, ka man bija dot iespēja satikties ar tādu un tādu cilvēku, gūt tādu un tādu atziņu, izmantot savu atziņu savā ikdienas dzīvē, smelties enerģiju, jo izrādās es jau neesmu viens, tādi ir daudzi. Un tāpēc atkal mums ir vajadzīgi tie semināri, kur mēs esam, kur mēs sadraudzējamies, jo kā citādi. Mums vajag to enerģiju gūt vienam no otra, arī tādā atbraucot uz Liepāju. Jo tā jau vien ir balva, ka es atbraucu, es pārkāpju savu komforta zonu un paplašinu to. Un tu nemaz nezini, ko tu pēc tam iegūsi. Tu iegūsi jaunus draugus. Tu iegūsi enerģiju savai dzīvei. Tātad mūsu sava dzīves glezni ir jāiekrāso sev vajadzīgās krāsās. Vēl neaizmirstiet pateikt paldies. Paldies augstākam. Paldies gaismas skolotājiem. Paldies saviem sargeņģeļiem. Un lūgt, lai viņi aizsargā, lai viņi sargā man fizisko, garīgo un materiālo pasauli. Otrais, es gribu lūgt piedošanu, ja es kādam domās, vai darbos, vai vārdos esmu kaut ko nepareizi pateikusi vai izdarījusi. Jo mēs visi esam cilvēki, mēs visi varam kļūdīties. Bet tad, kad es pasaku paldies un lai piedod man, tad tas nolīdzinās. Un tikai tā mēs varam gūt savus iegūt savu pozitīvo skatījumu uz dzīvi. Un mums patiešām paliek vieglāk. Un mums vairs negatīvisms vienkārši nelīp klāt. Bet tas ir jādara katru dienu un nepārtraukti jādomā tā, lai manī negatīvisms neienāktu. Jo viņš ir. Ir vesels sērija metožu, kā es atbrīvojos no šī negatīvisma, un to mēs visus mācīsimies seminārā. Šajā 2 dienas seminārā mēs to visu mācīsimies. Jūs neticēsiet, kā ar pavisam vienkāršām lietām mēs varam palīdzēt paši sev atbrīvojoties no visādiem nepareiziem domāšanas blokiem. Līdz ar to mums kļūst tīra vide, tīra vieta, kur ielaist savas pozitīvās domas un pēc tam spērt soļus un rīkoties. Un rīkoties tā, lai tavu diena ir pilna ar darbiem. Bet tādiem darbiem, no kā tu esi noguris, bet laimīgs. Ka tev nav tukšas minūtes, jo pats dārgākais jau, kas mums ir, tas ir laiks. Laiks, kurš mums dots, un visiem mums ir vienāds. Tāpat kā gaiss, tāpat kā saule, tāpat kā ir laiks, ko augstākais mums dod visiem vienādi, bez izņēmuma un par velti. Atcerēsimies to, ka mēs visi esam Dieva bērni, un līdz ar to, savam bērnam, ko mēs dodam, pašu labāko. Līdz ar to mūsos ir tas labākais. Es patiešām ticu. Un tad vēl ir viena tāda lieta, ko jums būtu jāizdara līdz semināra sākumam. Paņemiet tīru lapu un uzrakstiet melus. Kādus es pa sevi domāju melus. Jo tie meli ir ienākuši manā apziņā no kādām izteicieniem, no kādas neveiksmes, un uzrakstiet.
es esmu neveiksmnieks. Otrais, es esmu nelaimīgs. Man nekad nebūs naudas. Es esmu mūžīgi, man ir slimības, man nāk virsū. Tā jūs uzrakstiet garu sarakstu, ja jūs gribat, lai jums ir, lai jūs strādāsiet. Saprotiet, tie ir meli. Un tagad blakus uzrakstiet meliem pretī patiesību. Jo, ja ir meli, tad otrs ir patiesība. Uzrakstiet to. Šiem meliem blakus patiesību. Un tad nākošais solis ir: ņemiet un svītrojiet šos melus un atstājiet to patiesību, kura jūsu izpratnē tomēr ir pareiza. Līdz tam uzrakstiet meli, patiesība. Un tad tā šo sarakstu svītrojiet, līdz pats pienāksiet pie atziņas, kas ir jūsu īstā patiesība un ar ko jums jāstrādā. Tas ir viens tāds solis, kas ir jādara pašam. Bet bez tā, kā es strādāju sev, nekas jau nenotiks. Vēl ir viens trešā lieta, ko es jums gribētu uzdot, ir tāda, mēs arvien mūsos ienāk domas, ļoti daudz, dažādas. Un mēs brīžiem pat nemākam viņus kontrolēt. Un tagad ir tāds uzdevums jums, ja jūs tikai patiešām gribiet būt radoši ar sevi un izmēģināt šo metodi. Uzrakstiet katru, paņemiet 3 stundas, kad jums ir laiks, jeb 2, jeb kaut vai 1. Uzrakstiet, kādas domas manī ienāk prātā. Pilnīgi visas. Kādas domas manī ienāk prātā, un tad es sāku saprast, ka es varu savas domas tomēr kontrolēt. Jo domas maisās un viņas ir haotiskas, bet lai es kaut kā ātri un labi virzītos uz priekšu, man vajag būt stingrai domai un neatlaidīgi sekot šai domai, jo doma ir enerģija, jūs zināt. Un ja mums ir daudz domas, enerģijas izšķaidās, un ne šis, ne tas. Tāpēc jau mēs arī daudz dzīvojam, tik haotiski, tik pelēcīgi. Kaut gan dzīve apkārt mirdz tiem, kam ir savs mērķis, kas māk savas domas vadīt, un tur jau rodās tā ticība sev. Un vienīgais cilvēks šajā pasaulē, ar ko jums pa īstam ir jāsarunā, jūs ziniet, kas tas ir? Tas esat jūs pats. Vai es pati. Katrs pats ir vissvarīgākais. Jo otram, ja es lūdzu padomu, viņam jau ir savu uzdevumu. Viņš jau nezina manu sapni, kas ir pabāsts, un kas piedzimstot man, ir piedzimis manī. Un šis sapnis mans, tāpat kā mazs bērns, ir jāpaņem pie rokas un jāaudzina liels un jāvada. Jo tikai no sapņiem, kas ir piepildījušies, pasaule iet uz priekšu. Tikai personības veido vēsturi. Mēs visi esam personības. Vienīgi mūsu uzdevums ir zināt, saprast, atrast dombiedrus un savu dzīves gleznu padarīt krāšņu.
un saprotam citiem. Jo mūsu visu uzdevums ir padarīt dzīvi mazliet labāku, esot šai saulē. Tāds ir mans vēlējums jums visiem. Un tālāk gaidu jūs ciemos. Mums būs ļoti interesants pilns dienas ar atziņām, ar jaunu informāciju un ar mīlestību. Mēs gaidām jūs. Noticiet sev. Mēs noticēsim jums, mēs noticēsim katrs sev. Uz tikšanos. Ada. Es gribu pateikties jums par uzmanību. Pārbaudīsim tā, kā jūs mums dzirdat, lūdzu. Jā, čatā krustiņiem, ja jūs mums dzirdat, lūdzu, tad krustiņus ieliekam, lai mēs varam saprast, kas notiek ar mūsu auditoriju. Jā. Ko es gribu teikt? Es šajās 2 dienās, kā jau video vēstījumam, ko mēs iepriekš jums sūtījām, ko jūs skatījāties, stāstīšu par manā uztverē pašu svarīgāko, lai savu dzīvi varētu realizēt, lai varētu realizēt jebkuru citu jomu, tad veselības saglabāšanu. Tiem, kas mūs noklausīsies šodien līdz pat pašām beigām, es gribu pateikt, ka es jūs iepriecināšu ar skaistu meditāciju, kur jūs katrs varēsiet izjust savas dvēseles vibrācijas, jo dzīvē ejot, kā jau Agnes teica, mēs atsakāmies no sevis, no saviem sapņiem, no savas būtības, un izejot no tā, ka mēs dzīvojam kā mākam, varbūt ne tā, kā Dievs ir licis, bet kā mākam, kā mums izdodās, mēs tad kaut kādu savu būtības daļu, diemžēl, nespējam sajust, fiziskā, teiksim, esot šeit fiziski. Tad es jums palīdzēšu sajust savas dvēseles vibrācijas. Tas būs pašās beigās, un pašās beigās jūs arī, mēs vēl vienosimies par to, kā apmaksāt, vēl vienreiz parunāsim par to, kā apmaksāt semināru, un par tiem bonusiņiem, kas būs iespējams saņemt. Tad pie semināra apmaksām. Šajā brīdī es gribu uzlikt nelielu prezentāciju, jā. Maz drusciņu uzmanības mirklīti, jā. Uzlikšu prezentāciju, lai man būtu maz drusciņu vieglāk ar jums sarunāties. Tā. Prezentācija ir atrasta. Tātad. Viss tas, ko es darīšu šajā 2 dienās, būs domāts visiem tiem, kam uz šobrīd veselība jau ir kā liels dārgums, gan tiem, kam tā, diemžēl, vēl nav vērtība, gan tiem, kas to pēc šīs prezentācijas pienācīgi novērtēs. Tātad, principā, jebkuram. Un es jums runāšu par tēmu, kuru, manuprāt, būtu jāieliek pamatskolas izglītībā, kā obligātu stundu. Mums ir visādas, mums ir bioloģijas, zooloģijas, anatomijas, tad anatomijas stundā mums būtu jāieliek kā obligātu priekšmetu, kas mēs esam, kas ir mūsu būtība. Jo anatomijā mums māca tikai mūsu fiziskās formas sastāvdaļas, taču šajās 2 dienās es runāšu par to, kas piepilda mūsu būtību un no kā ir atkarīgs mūsu fiziskā veselība pamatā. Ja? Un tātad šeit ļoti ātri izskriesim cauri tam, ka mēs sastāvām mūsu būtība, katram ir 7 ķermeņi, no kura fiziskā forma ir tā, ko mēs sajūtam, sataustam, un tad ir vēl 6 ķermeņīši, kas ir ļoti plāni, kurus mēs neredzam, varbūt nesajūtam, nesataustam,
ar roku, bet kas visiem mums noteikti ir. Un no kā vistiešāk ir atkarīga mūsu fiziskās veselības tātad kopums. Tātad šeit mēs esam fiziskais ķermenis, tālāk ir ēteriskais ķermenis, tālāk ir kauzālais ķermenis, tālāk ir atmiskais ķermenis, tālāk ir budhiskais ķermenis. Un līdz ar to paskatīsimies drusciņi tālāk, cik tad, kas notiek katrā no šiem mūsu ķermenīšiem. Ja? Tūlītās paskatīsim drusciņi. Tātad mūsu neredzamie ķermeņi. Ēteriskais ķermenis, tas ir nākamais aiz fiziskā, un tas ir pats blīvākais no šiem tie plāniem ķermenīšiem. Pēc fiziskā tas ir apmēram 2-3 cm platumā. Ja tā ļoti sakoncentrējās, īstenībā viņu var pat saredzēt. Un šis ēteriskais ķermenis ir tieši tas, kas apgādā mūsu fizisko formu ar enerģiju un ar spēku dzīvē. Tātad, ja mums šajā te jomā nav spēka, nav enerģijas, tad problēma ir tieši ar šo ēterisko ķermeni. Un šajās divās dienās es arī pieskaršos diezgan tēmai, kā mēs varam atgūt šo savu enerģiju un spēku dzīvē. Tātad, kā mēs varam strādāt un papildināt mūsu ēterisko ķermenī. Nākamais ir astrālais, tas ir 20-30 cm biezumā aiz fiziskā ķermeņa. Un šis astrālais ķermenis ir atbildīgs par mūsu emocijām un par mūsu vēlmēm. Atkal katrs pats izseciniet, cik jūs esat emocionāli un kas notiek ar jūsu vēlmi sarakstu, vai jums viņš ir pienācīgi liels, vai jums viņš ir principā jūs tikai ejat pa dzīvi un darat visu pirmo nepieciešamo, bet jūsu vēlmēm jums nepietiek laika un nepietiek enerģijas. Tātad tas notiek astrālā ķermenītī. Nākamais ir mentālais ķermenis, kas ir atbildīgs par mūsu prāta darbību, par domāšanu, par gribas izpausmi. Un šajās divās dienās runāšu ļoti daudz par mentālo veselību, jo viss tas, kas notiek šajā te mentālā ķermenītī, atkal vistiešāk ietekmē mūsu veselību. Nākamais ir kauzālais ķermenis, kurā glabājas mūsu intelekts, spēja loģiski un abstrakti spriest, analizēt informāciju, satura informāciju par notikumiem, cēloņu likumsakarību, secībām pēc visuma likuma, par neatrisinātiem uzdevumiem citās dzīvēs un par mūsu dzīvē notiekušiem cēloņiem. Es gribu pateikt, ka es personīgi izjūtu sev, ka šis te kauzālais ķermenis man ir ļoti labi attīstīts, ļoti labi darbojas, jo viss tas, par ko es runāju, ja, gan intelekts, gan loģiski un abstrakts spriešana, analizēšana, tā ir man stiprā puse, ja, bet tas ir tikai man, un tāpēc es to tā īpaši izjūtu. Un tāpatās šajā ķermenī, teiksim, mēs ļoti labi varam izjust šo te visuma likumu, cēloņu likumsakarību, ja, tad notikumu cēloņi. Nekas mūsu dzīvēs nenotiek tāpat vien, visam ir sava jēga. Un ja jums liekas, ka pret jums ir kāda netaisnība vai ka jūs pelnat kaut ko labāku, un tas pret jums tā ir liela netaisnība, tad ticiet man, viss šajā dzīvē, viss šajā zemē un šajā pasaulē notiek tāpēc, ka jūs pats esat šādu situāciju sev radījis. Vai domājot, negatīvi reaģējot uz situācijām, nepareizi reaģējot uz situācijām, izdalot šīs te nepareizās vibrācijas, visums sajūt pamatā tikai un vienīgi pēc vibrācijām. Jūs viņus izdaliet, visums izdomā, visums saprot, kā jums šis te ir vajadzīgs, kad jums šādas situācijas ir būtiskas, un līdz ar to tad jūs ar tādām situācijām arī saskarties. Tā kā par šo te mēs arī daudz runāsim, jo atkal, lai dzīves situācijas nepieņemt kā problēmas, kā, teiksim, situācijas, ar kuras tā ir un neko mēs ar viņām nevaram darīt, lai jūs pieņemtu kā sekojošus uzdevumus, caur kuriem jums ir jāaiziet, mācības stundas, kas ir jāiemācās ar pozitīvismu, izdalīt atkal visumā,
vajadzīgs jums veselībai, vajadzīgs vibrācijas, tad mēs arī par šo tēmu runāsim, kas notiek mūsu šajā kauzālā ķermenītī. Tad ir burhiskais ķermenis, kur ir mūsu apziņa, mūsu intuīcija. Šis ķermenis ir iespējams izjust samērā reti, tajās brīžos, kad uznāk apgaismības stāvoklis. Ja? Šeit tā notiekās arī man, ja, kad kaut kas ir, un tad man liekas, jā, pareizi, es taču to zinu, un tas viss man ir skaidrs. Tad mēs ļoti aktīvi šo te burhisko ķermeni izjūtam. Pēdējais ir atmiskais ķermenis, kurā ir mūsu gars, tātad visaugstākā un dieva daļa, kas ir ielikt no pirmsākumiem katrā. Un visi tātad šie 6 neredzamie ķermeņi veido mūsu tā saucamo auru. Un kāpēc tad mēs īstenībā slimojam? Kāpēc mūsu fiziskā forma izjūt ciešanas? Tad, kad mēs nepareizi, es nerunāšu pozitīvi, negatīvi, nepareizi, pēc visuma likumiem nepareizi reaģējam uz situāciju, izdalām nepareizes, nevajadzīgas vibrācijas. Tur iet runa par negatīvismu, ja viss saka, jā, domāsim pozitīvi. Tagad viss ir ļoti labi, pozitīvā domāšana, visur par to runā. Bet Agnes jau teica, uzrakstiet stundu, 2 vai 3, ko jūs domājat, ja? Un tad, kad jūs uzrakstīsiet, ko jūs domājat, tad jūs redzēsiet, kā jūs to darat. Cik pozitīvi vai cik sev vēlamā, teiksim, pozitīvā virzienā jūs domājat, ja? Tad, kad ar šo te jomu nav kaut kas kārtībā, tad mentālā un astrālā ķermenītī notiek tādi kā, sablīvējumi, tādi mazi melni punktiņi, kas tur iekrājās, ja, citi sauc viņu par negatīvām enerģijām, ja, varam mēs savu, kā mēs viņus gribam, bet viņi tādi rodās. Un maziņš, melns, lielāks tajā brīdī, kad, saprotiet, tā viss ir fizika, ja, šie ķermenīši ir ļoti plāni, un kad šajos plānos ķermenīšos šie te melnie punktiņi, melnie sablīvējumi, negatīvās enerģijas, rodās pa daudz spēcīgas un stipras, tad cieš mūsu fiziskās formas. Es nerunāšu par to, ka mums varētu būt katram stiprāk vai vājāk imūnsistēma. Tagad ir visa zonas vīrus, ja? Imūnsistēma tā būs mūsu atsevišķa saruna, jo ar to arī ir jāzina, ko darīt. Arī par to es jums visu ļoti sīk un smalki pastāstīšu. Bet iet runa par tām lietām, kuras saucās par hroniskām slimībām vai par slimībām, kuras jums ir un ar kurām jūs ar medicīnas palīdzību cenšaties sevi atvesaļot. Tās rodās tad, kad šajos neredzamos ķermeņos nav kārtības. Ja? Ir tā kā ir, ja? Un līdz ar to, tad pamatā, lai mums būtu fiziskā formā veselība, mums ir ļoti daudz jāstrādā ar mūsu fizisko un mūsu garīgo veselību. Tad šajās dienās mēs darīsim to, ko mums nemāca skolās, par ko mums nestāsta ārsti, un pie kam izejot no tā, ka mēs katrs esam pilnīgi individuāls. Nav pasaulē 2 klonu, pat viņi. Ja viņi ir fiziski līdzīgi, tad visi šie neredzamie ķermenīši noteikti katram ir savādāk. Otra klona vairs nav, mēs esam tikai vienā personā, vienreizēji, unikāli. Ja? Tad katram mēs atradīsim šajās 2 dienās šīs te receptes, metodes, kā strādāt ar savu mentālo un garīgo ķermenīti tā, lai mums būtu vesels domas, mums būtu pozitīvas domas, un mēs zinātu, kā garīgo līdzsvaru mēs vēl varam sakārtot, ja, lai mēs ar to visu tiktu galā. Es uzlikšu nākamo slaidiņu, un ja Agnes jums deva tādus vairākus norādītus, kas jums būtu jāuzdara līdz mūsu tikšanās reizei, tad es jums gribu, lai iedot tādu, vienu jautājumu, kurš ļoti spēcīgi noteikti jūs motivēs katru dienu kaut ko izdarīt savā labā. Tad, kad jūs no rīta sevi savedat kārtībā, vienalga, kur tas ir istabā pie spoguļa, vannā pie spoguļa, kur tas notiek,
Uzdodiet sev jautājumu, kāpēc man šodien vajadzīga veselība? Un tik ilgi jūs sev uzdodat, vai skaļi, vai iekšējā saruna jums notiek iekšējais dialogs, kamēr jūs kaut ko sadzirdat atbildē. Kāpēc tieši šodien man ir vajadzīga veselība? Un tad, kad jūs atradīsiet atbildi, kāpēc jums tieši šodien, katru dienu ir vajadzīga veselība, jūs šajā dienā bez lielas pretestības spēsiet kaut ko izdarīt savā labā. Jo, ja jūs, piemēram, neesat meditējis, ja jums nav bijušas nekādas garīgās prakses, ja jūs fizisko formu jau labi sen esat atstājis no vārtā, iet runa par dažādām fiziskām aktivitātēm, tad visticamāk, tad, kad jūs semināru beigsiet, un jūs izdomāsiet, jūs sapratīsiet, kāpēc tas jums ir jādara. Ja jūs to tiešām sapratīsiet, kāpēc jums ir jādara tas vai šitas. Un pats sev izvērtēsiet, kas jums ir harmoniskāk, teiksim, kas uz jums iespaidot harmoniskāk, tad noteikti pieslēgsies gan slinkums, visticamāk pieslēgsies gan nevēlēšanās, gan bailes kaut ko darīt, ja? Bet, ja jūs no rīta uzdosiet sev šo jautājumu, kādu minūtīti pabūsiet ar sevi, tad šis te darbības noteikti jums palīdzēs atkal pakāpties savai veselībai, drusciņ tuvāk un vienkāršāk un vieglāk. Jums nebūs šī te lielā pretestība. Mēs šajās 2 dienās daudz runāsim par šo te vēdisko veselības izpratni. Tātad par to, kā tad šo te pozitīvo domāšanu nostiprināt, kā reaģēt uz konkrētām situācijām pareizi, nevis tā, kā mēs uz tām reaģējam. Ja? Mēs runāsim par to, teiksim, ko mums cenšas pateikt svētie raksti. Īstenībā arī ļoti daudz no tā ir daudz, kas Bībelē teikts, ja tikai Bībeli mēs varam katrs lasīt un saprast, kā gribam, atkal sev tā, kā mēs izdomājam, kā būtu pareizi, bet, lai mūsu mentālā un garīgā veselība, teiksim, būtu pēc iespējas labākā stāvoklī, tad šajās dienās mums arī būs šī tēma, kā mūsu veselība traktē vēdus, ko viņi par to saka. Šajās 2 dienās arī mēs daudz runāsim par to, kur pazūd mūsu enerģija, jo, lai mēs uzsāktu kaut ko jaunu dzīvē, lai mūsu sapņi piepildītos, vienalga, kas tie tādi ir, visam ir vajadzīga lieka enerģija. Bet, ziniet, tad, kad parunājam cilvēkiem, tad visi gribētu daudz ko. Jā, es gribētu, bet man nav ne spēka, ne laika, ja? Tad mēs īstenībā ar šo enerģiju īsti nemākam apieties, mēs īsti nezinām, kur šo enerģiju varam iegūt, ja? Un pastāstīšu jums par to, ka ejot cauri dzīvei, ļoti bieži, izejot cauri visiem uzdevumiem, kādi mums tiek dot atrisināt, dzīvojot dzīvi, zaudējot tuvus un mīļus cilvēkus, zaudējot attiecības, ļoti bieži notiek tā, ka aizlūst mūsu dvēselītes. Un tieši šajos te posmos šī te enerģija visvairāk arī tiek pazaudēta, neatgriezniski, un ja mēs tā būs šī te būs garīgā veselība, par kuras runāju, un mums būs ļoti spēcīga meditācija, kā mēs varam atgūt šīs te pazaudētās dvēseles fragmentiņas atpakaļ, kā mēs varam šo te enerģiju iegūt no šīm te situācijām, kā mēs viņus varam salāpīt, kā mēs šo te dvēselīti varam uztaisīt atkal par veselu kopumu, tā, kas mums ir. Tātad šī te lietai arī mēs pieskarsimies un runāsim. Tad mums būs tāda interesanta tēma kā ēšana ko joga, jo īstenībā ēšana tas ir primitīgākais process, kas mums liekas dabīgs, kas ir vajadzīgs, lai mēs vispār dzīvotu, ja? Un īstenībā, ja mēs elementārus procesus, kā elpošanu, kā ēšanu,
spēsim padarīt apzināti, kā apzinātu procesu, tad visā tajā mēs atkal iegūsim gan enerģiju, gan dzīvesvaru. Un arī šo ēšanu mēs varam padarīt kā jogu. Nu, lai jums šīs te stundas laiks galīgi nepaietu, nu, teiksim, lai jūs iegūtu kaut ko arī šajā brīdī jau vērtīgi. Es jums par šo enerģijas atjaunošanu iet runu, es jums varu iedot dažas labas, ļoti darbīgas receptītes. Ja? Kā jūs, kādus produktus lietojot, jūs varat atjaunot šo enerģiju. Nu, tad fantastisks enerģijas atjaunotājs ir mandarīnu mīzes. Protams, jūs mandarīnas nomazgājat, pirms jūs viņus mizojat, tad jūs viņus sakaltējat, un tad, kad dzerat tēņu, tad apelsīna, ja vietā vai kopā ar apelsīnu jūs tēņu aplējat mandarīnu mīzes. Tad, kad viņi jums drusciņu uzbriest, mandarīns ir atdevis savu enerģiju. Viņš ir ļoti labs enerģijas dzinējs. Un ir sevišķi iet runa pēc kaut kādām slimībām vai kaut kādām situācijām, kad jums viņas nav. Nu, ir vēl ļoti labi bišu ziedputekšņi, tā saucamā bišu maizīte. Nu, viņi ir tāds kābeni sūri, bet izsūkājot vislabākais pirms ēšanas viņus, jūs jūtaties ļoti enerģiski. Nu, neiesaku to darīt vakarā, ja vien jums nav kaut kas ļoti, ļoti būtisks un fiziski svarīgs izdarīt. Labs produkts ir rūgtā šokolāde, protams, banāni, sausi augļi, nu, rieksti, siemītes, atkarībā no tā, ko jūs drīkstat savā veselībā lietot. Nu, un tad ziemā mana recepte, kas man ļoti palīdz, ir, es uztaisu tādu tēju un dzeru tēju, ja, pamatā zaļā tēja, klāt es viņu jau ingverus vai ingveru sulu pieliek, tad smaržīgos pipariņus, krustnakmeņus, kanēli, un tas ir tā saucamās ziemas garšvielas, citronu vai mandarīnu mīze, jā, nu, un, protams, kaut kāda zālīte, kas man patīk, vai citronmelis, vai piparmētri, vienalga. Šī tēņa, arī šāda veida tēja, arī ļoti palīdz sagaidīt pavasari enerģiskai ar labu dzīves pār. Tas ir, nu, tas jau ir tāda receptīte, ko es jau uzreiz varu iedot. Nu, maz drusciņi par tiem jautājumiem, kurus mēs arī izskatīsim šajā laikā. Mums būs rīt meditācijas, un rīt meditācijas mums būs vesels ķermenis, tā ir mentālā domāšana, jo ir tā, ja cilvēkiem fiziski, nu, cilvēks fiziski nomok kaut kādas sāpes, nespēja, ir viegli teikt, domājiet pozitīvi, domājiet, ka jūs esat veseli. Nu, tad, ja tu ļoti jūties sāpināts, principā tas nav iespējams. Ja? Bet, ja šīs te problēmas tik ļoti nenomok, tad šī te meditācija jums palīdzēs šajā te mentālā plāksnē vērst visu situāciju par labu. Ja? Jo tā kā jūs par sevi mentālā ķermenītī domāsiet, tas palīdzēs jums principā arī pa dzīvi iet uz priekšu. Mēs tad runāsim par elpošanu, par dzīvi harmoniju ar sevi. Šo te pozitīvo domāšanu mēs izskatīsim, kā šī te pozitīvā domāšana darbojas uz mūsu šīm te formām visām. Tad mēs runāsim par tīru ūdeni, mēs iemācīsimies, kā mēs paši sev varam viņu uztaisīt tādu, lai mums atjaunot veselību. Ja? Runāsim par fiziskām aktivitātēm, par medikamentozi, ļoti diezgan pārcelāsim tādu tēmu kā imunitāti, jo tā viņš ir, kā ir uz doto brīdi mums ar imunitāti. Tad būs organisma attīrīšana un organismu uzpildīšana. Nu, tas ir arī viss, kas mūsu fiziskās formas palīdzēs savest kārtībā, jo tā mums arī ir, un tā ir pamatā, kas mums ir, ko mēs sajūtam. Uz doto brīdi man ir tāda situācija, ka man kompjuters maz drusciņi ir jāuzlādē, bet es kādu brīdi iedot Agnesai arī kādu vārdu pateikt, lai kaut kāds kontakts ar publiku. Es uzlādēšu kompjuteri, ja, maz drusciņi. Vēlreiz tiekamies, tā kā jums ir priekšstats, kā mēs kopā pavadīsim šīs 2 dienas.
Pie tam vēl mēs būsim Liepājā, jo Liepāja attīstās un ir ļoti skaista kļūsi. Un kļūst ar vienu skaistāku. Jo mums ir tagad tikko nodots eksploatācijā jaunais čakra laukums. Vasarā tur būs, pašlaik vēl tur nav strūklaks, nedarbojās. Bet tur ir ļoti, ļoti pārdomāti un labi izveidot šis laukums. Tur ir, it sevišķi es gaidu vasaru, tad, kad zaļos koki, arī ziemā tagad. Ziemā mums atkal ir tās skaistās 4 sveces, kas ir mūsu Liepājas centrs ir Rožlaukums. Un tur ir 4 degošas sveces un tilts, kas ir cauri šīm svecēm. Tā kā arī tas būs liels ieguldījums jūsu pašu tādā enerģijas uzlādējumā. Es domāju, ka šīs 2 dienas, ko jūs pavadīsiet kopā ar mums, iegūsiet jaunus draugus, uzzināsiet daudz un sāksiet strādāt paši ar sevi. Un no mums abām, no vienas ņemsiet to, kas jums iekrīt sirdī, no otras ņemsiet to, kas jums iekrīt sirdī. Man liekas, ir vērts atbraukt, ir vērts investēt sevī, jo tas ir pats galvenais. Ja mēs neko nedodam, tad mēs arī neko nevaram saņemt pretī. Tāds atkal ir visuma likums. Mēs gaidām jūs. Gaidām. Paldies! Tā, esmu atpakaļ. Savam kompjūteram arī esmu iedevusi enerģiju, tā jau ar tehniku notiekās. Īstenībā es arī esmu nonākusi pie beigām, jā. Un, mūsu pateicībā jums par to, ka jūs šajā svētdienas dienā esat ieguldījuši laiku, pakāpjoties sev pretī, jo šajā brīdī, kad varbūt citi atrada citas vajadzības, jūs bijāt kopā ar mums. Un es jūs aizvedīšu vienā tādā meditācijā, kur jums būs iespēja sajust katram savu dvēseles vibrāciju. Varbūt izdosies jums tas. Tad, ja jūs šos te ķermenīšus savus sajūtat, labāk, varbūt kādam nebūs, varbūt kādam, iekšējā redze principā nav attīstīta, ja, tad tas ir katram savs ceļš pretīm sev, ja, darbojoties uz savā virzienā. Tie, kas apmaksās semināru līdz 15. janvārim, ieskaitot, visas šīs te meditācijas, kuras mēs visi izmantosim šajās 2 dienās, un viņas būs pietiekoši daudz, tad es došu jūsu lietošanā. Tas būs ļoti spēcīgas, tas būs Theta Healing meditācijas, ja, tad darbosimies mēs ar šo te garīgo ķermenīti, ja, darbosimies mēs savai garīgai veselībai par labu, un šīs te meditācijas es noteikti jums nodošu mūsu lietošanā. Vēl tie, kas apmaksās semināru vairāk par vienu personu, tad 2, 3 un vairāk personas, ja tāds būs, ar katru nākamo personu saņem 10% atlaidi. To arī mēs ar Agnes jums solam. Un šeit apakšā ir norādīta, ja, kur vēl jūs varat uzklikšķināt, ja vai uzrakstīt interneta adresi, un kur jūs visi tātad saņemat šo te norādi par apmaksām, par semināru apmaksām. Ja, uz doto brīdi es gribu teikt, ka es jums mēģināt atrast tādu vietiņu, kur jūs neviens netraucē, kur jūs varat pabūt kopā ar sevi. Un es jūs mēģināšu aizvest tātad meditācijā, lai jūs katrs sajustu savu
dvēseles vibrācijas. Ja? Tātad es izslēgšu ārā video, lai jums tas lieki netraucē, un aizvedīšu meditācijā. Iekārtojamies savērtā stāvoklī, apsēžamies vislabākā vietā, kur jūs jūtaties ērti, dziļi ieelpojam, dziļi izelpojam. Ar iekšējo redzi aiziet tur, kur jūtaties vislabāk. Kādā vietā vai tas ir jūras krasts, vai tā ir kāda mežmala, vai tā ir kāda pļaviņa, vai tas ir kāds cits zemes nostūris, kur jums saistās kāds fantastisks atmiņas. Atslābināties, kādas smaržas jūs sajūtat. Varbūt jūs izdzirdat kādas balsis, putnu balsis, vēju šalkas, ūdens šalkas. Pilnīgi vienalga, kas tas tāds ir, kas jums palīdz justies labāk. Dziļi ieelpojat un piepildat ar mierīgu siltumu savas kājas, savus augšstilvus, savu gūžas daļu. Pievēršat uzmanību rokām, pleciem, ieelpojam, atslābinam kakla daļu, atslābinam sejas muskuļus, lūpas, galvas daļu. Cenšamies atslābināt visu ķermeni. Ieelpojam, izelpojam. Mute mazliet pavērta. Viss ķermenis ir smags, piepildīts ar siltumu, atslābināts. Pievēršamies elpošanai, piepūšot vēderu, ieelpojot, izpūšot vēderu, izelpojot. Atlaižam visu fizisko. Vēdera ieelpa, vēdera izelpa. Koncentrējamies uz nabas centru. Atlaižam domas. Skatāmies uz sevis kā no malas. Laižam domas, lai lido neatkarīgi no mums. Un sajūtam nabas rajonā siltu, zeltainu sauli. Tā ir mūsu hara, dvēselīte. Un tā kā saule piepildījās ar dzīves spēku, ko nes mūsu dvēsele, izelpā jūtam, kā mūsu dvēseles gaisma līdzēm sadalās pa visu ķermeni, auru. Ieelpojam mūsu dvēseles vibrācijas, izelpojam
vairāk un vairāk piepildot visu mūsu būtību ar šo dvēseles siltumu. Ieelpojam zem vēdera lejas daļas, izelpojam, piepildam visu mūsu būtību ar savas dvēseles vibrācijām. Mēs esam iepazinuši savu dvēseles centru, sajutuši tā vibrācijas, ieguvuši savu veselumu, fiziski un garīgi. Beidzot esam mājās. Lēni ievelkam elpu, lēni izelpojam, lēni ieelpojam, lēni izelpojam. Sajūtam savu fizisko formu, esam šeit un tagad. Saberzējam rokas vienu gar otru un kā mazgājot seju, noslaukam savu seju, esam šeit un tagad. Katram, protams, šis laiks ir vajadzīgs lielāks vai mazāks, lai atkal būtu spējīgi būt šeit un tagad. Es ceru, ka kādam tas izdevās. Protams, arī šis ir solis pretīm, šīs ir, teiksim, dažādas garīgās prakses, to ir vieglāk izdarīt, citam ir grūtāk izdarīt, bet tad, kad tiešām mēs jūtam šīs dvēseles vibrācijas, tad mums jau ir vienkāršāk arī izprast, ja, kas mēs tādi esam. Jo, teiksim, par to, kur ir un kur mājo mūsu dvēseli, to arī runāsim šajā seminārā, jo tas, kad cilvēki saka, ka dvēseli ir mūsu ķermenī, tā viņš nav. Ir drusciņi savādāk, bet šīs te vibrācijas mēs noteikti meditācijās varam sajust, un mēs sevi apzināmies kā vienotu veselu, un tas ir ļoti, ļoti būtiski. Paldies par to, ka mūs klausījāties. Uz šo brīdi vēl vienreiz gribu vērst uzmanību uz šo te norādīti, ja, kur jūs uzsitat internetā, varat visu uzzināt par mūsu apmaksām. Tāpat es varu piedāvāt, tur ir visi kontaktu tālruņi, tāpat es varu piedāvāt tad arī ar mums sazināties. Šodien paldies, tiksimies nākamajā reizītē, vai nu tikšanās reizēs, vai nu kādā citā online konferencē. Uz redzēšanos!